3 scenāriji Krievijai. Esošajā situācijā Krievijai ir tikai 3 galvenie scenāriji. Tie ir maigais, stingrais un katastrofālais. Es šos scenārijus neizdomāju, es tos aprēķināju sabiedrisko un valsts procesu simulatorā. Jo sabiedrība ir sistēma, valsts ir sistēma. Tās darbojas pēc noteikumiem un likumsakarībām, tikpat stingrām un nelokāmām kā fizikas likumi. Tā ir ļoti precīza sabiedrisko sistēmu matemātika, turklāt jau pārbaudīt uz vēsturiskajiem procesiem gan Krievijā, gan citās valstīs. Tas nozīmē, ka tas, kas notika toreiz, notiks arī tagad. Starp citu, šo sociālo matemātiku aprakstīja pasaulē plaši pazīstamais amerikāņu zinātniskās fantastikas rakstnieks Aizeks Azimovs. Bet viņš taču neko neizdomāja. Viņš paņēma jau esošo zinātni, šo sociālo matemātiku, un uz tās pamata uzrakstīja zinātniskās fantastikas romānu ciklu, kas pazīstams kā Fonds vai Akadēmija. Un, starp citu, Īzaks Azimovs ir krievu ebrejs. Nu, lai gan amerikāņu rakstnieks, viņš ir krievu ebrejs. Viņš dzimis Krievijas Smoļenskas apgabalā.